manā atmiņā nav īsti nekāda saruna šādā izpratnē par finanšu pratību manā bērnībā. Protams, tas bija laiks, kad nevienam nebija liekas naudas, gan nevienam. Un tur vairāk bija 80. beigas, 90. sākums vairāk kā izgrozīties, tā, lai pietiktu. Jā, un tur kartupeļus audzēja un bietas bija jāravē pa vasarām. Un tas, protams, deva gan kaut kādu tādu rūdījumu tam darbam, fokusētam darbam, bet arī izpratni, ka jāiegulda kaut kāds, jāiegulda enerģija, lai būtu pēc tam, ir kaut kāds pārliecības, ko tu paņem no vecākiem, vienkārši nokopē. Tas kādas lielās idejas, kas ģimenei, varbūt viņas pat nav vārdos pateikts, bet izpaužas ar visu būtību. Piemēram, tā programma, ko es paņēmu no saviem vecākiem, piemēram, no tēva, bija tāda, ka dzīve ir smags darbs, ka ir ļoti smagi jāstrādā, lai kaut ko sasniegtu. Tas bija tas viņa modelis, ko viņš bija no savas ģimenes nokopējis savukārt. Un tas, kam es savā ziņā esmu pateicīgs, jo tas man devis ļoti daudz, varbūt tādas mērķtiecības un tāda kādas virzības priekšu dzīvē. Un vienlaiks kaut kas tāds, ko es mēģinu tomēr mainīt sevī šo pārliecību. Proti, ka tas nav vienmēr par smagu darbu. Tas tomēr ir jāpiepūli, bet tomēr gudru darbu, kā samieno šīs divas lietas. Un tāpēc man liekas, ka vecāki varbūt, būsim godīgi, bērni neklausās īpaši padomus. Tas tā nestrādā. Tas, ko bērni nokopēja, ir uzvedība un tādas pārliecības. Uzvedība un pārliecības. Un patiesās pārliecības. Patiesās pārliecības, nevis kas tiek vārdos teikts, tieši tā. Un tāpēc, manuprāt, tāda vienkārši tagad finanšu pratības lekcijas ģimenes īsti neiztēlojos. Man finanšu pratība iestājās, kad es sāku mācīties 10. klasē, viens pats dzīvojot citā pilsētā un ar kaut kādu simbolisku budžetiņu uz nedēļu. Un tas ir tas, kas momentā iedeva to finanšu pratību. Un tad vienkārši jāizdomā, kā tu iztiks un nedēļu. Manā ģimenē ir pilnīgi tāpat. Arī man bērnībā bija tik, cik bija. Un principā viss bija saistīts ar smagu darbu, kas bija ieguldīts arī, lai mūsu ģimene varētu pārtikt. Un, man liekas, ar laiku vienkārši kaut kādā brīdī augot un attīstoties arī karjeru veidojot, vienkārši vienā brīdī līdz ar ienākumiem aug arī tās vajadzības vai vēlmes. Jā, tas nenotiek tā. Es esmu laimīgs cilvēks, manas vēlmes nekad nav bijušas pāri manām iespējām. Līdz ar to es esmu arī gatavoties šai sarunai, es esmu paskatījusies uz to, ka manā sajūtā vienmēr man ir pieticis. Es neesmu bijis cilvēks, kuram nepietiktu tad, kad man bija ļoti maz, un arī tad, kad es varbūt šobrīd varētu atļauties mazliet vairāk, man patiesībā nav vēlmes varbūt pēc kaut kādiem papildus tēriņiem vai papildus lietām vai vajadzībām. Līdz ar to man liekas, ka tas ir tas, ko es varētu novēlēt arī saviem bērniem, kad viņiem pietiktu ar to, kas viņiem ir, un lai viņiem nerastos tāda grūta sajūta par dzīvi, tāpēc, kad nepietiek. Un manuprāt, tas ir tas, ko varbūt es vēlētos veidot viņiem, lai viņi justos līdzīgi vai spētu to dzīvi redzēt līdzīgi kā es. Un tā varbūt tās ir priekš manis, varbūt tas ir svarīgāk par to finanšu pratību, vai viņš mācēs pareizi iztērēt to naudu, jo arī man ir, piemēram, es esmu cilvēks, kas neveido budžetus. Es neskatos nekad, nemēģinu ierobežot savus tēriņus, jo es esmu cilvēks, kuram ir svarīga tā brīvība. Ko līdz es pati sev izdomāju ierobežojumus, man ir liels kārdinājums viņus pārkāpt. Es to ļoti labi zinu. Līdz ar to es visas budžetēšanas esmu atmetusi. Es paskatos uz atpakaļ, paskatos mēneša tēriņus atpakaļ. Viņi principā diezgan konstanti. Un es zinu, kas ir varbūt tādi lielāki tēriņi, ko es apzināti plānoju un izdomāju, vai tiešām tas ir nepieciešams. Un tāpat arī mācu saviem bērniem, kad ja ir kaut kādi lielāki tēriņi vai pirkumi, tad mēs ļoti izvērtējam, vai tas tiešām ir vajadzīgs.
Un, manuprāt, tas varbūt tās ir tas, ko es gribētu vairāk bērniem iemācīt, nevis to, ka viņiem jāliek ir Excelīts un jāplāno uz priekšu ļoti detalizēti. Ģimenēm mēs netaupam līdzekļus, piemēram, veselīgam ēdienam, teiksim, organiskai pārtikai. Bet savukārt tad brīdī, kad ir kaut kāds vai luksus preces vai tādas, tāpat kosmētikas tēma un 2 meitas ģimenē aug, pārunājam, cik bieži, kas, vai tiešām, vai tas ir aktuāli, vai tas ir viņu vecumam atbilstoši, no kurienes nāk šie impulsi. Tas man ir interesanti, no kurienes nāk impulsi konkrēti par to, teiksim, krējumu vai ko, kas tas pazīmo, kā viņš ir panācis tavu uzmanību dabūjis. Ja? Kāpēc pēkšņi to vēlies? Un, protams, tur nāk ārā tas milzīgā ietekme no ārpuses, no sociālajiem tīkliem, no draugiem. Kas ir normāls process. Ir svarīgi, ka tu apzinās, un mēs izdiskutējam, vai tās tiešām ir viņas pašas vajadzības. Jo tas vienmēr, man liekas, vajadzību pārskatīšana ir pirmais solis, lai arī sāktu tērēt mazāk, ja tas ir finanšu mērķis. Es varu papildināt, ka piemēram, mums ir līdzīgas situācijas. Arī attiecībās puišiem ir līdzīgi. Savukārt viņiem ir kaut kādas citas lietas, kas arī viņiem ir ļoti svarīgas. Ļoti bieži saistīts ar aizraušanos, piemēram, tenis, un tad ir kaut kāda konkrēta raketa, kas interesē. Un arī šajā gadījumā ir līdzīgi, tās sarunas ir līdzīgas, bet šeit es, piemēram, personīgi skatos ļoti bieži to cost per use, tātad cik reizes tad tu to lietu izmantosi. Ja? Un tad citreiz vienu lietu, ko tu izmanto katru dienu, dārga un laba ilgtermiņā, ir lieliska investīcija, arī pat dārgāka. Tā kā mēs arī ļoti skatāmies to, vai tiešām tā lieta tiks izmantota un cik reizes. Un tā. Tieši tā. Un katram mājās vienlaicīgi ir lietas, kuras varbūt nav tik dārgas, bet kuras izmantot 1 vai 2 reizes. Jā. Nē, man liekas, attiecībā uz bērniem es nevarētu teikt, ka man būtu bijušas kaut kādas tādas lietas, kur bērni būtu izdarījuši kaut ko nepareizi. Es varētu teikt, ka es pati esmu izdarījusi daudz nepareizas lietas, un tās visdrīzāk ir saistīts ar pirkumiem, kur ir notikuši kaut kādu salīdzinoši iluzoru priekšstatu vadīti. Tātad, ja būs kaut kas tāds, ja tiks iegādāts kaut kas tāds, tad būs kaut kāda laime. Atceries. Nezinu, vai tā ir kāda, nezinu, vai tā ir somiņa, vai tā ir rotas lieta, vai tas ir kaut kāds ceļojums vai kaut kas tāds. Jo vienmēr, kad tu to plāno un kad tu to vēlies, tā vēlme rodas no kaut kādas ilūzijas, kā būs tad, kad tev tas būs. Un tagad jau es zinu to savu prāta triku, ja, kad tas tā notiek. Tad es mēģinu jau izstāvoties, kā ir tad, kad man jau tas ir noticis. Un tad, principā, bieži vien man tās vēlmes pāriet. Es kā meitu tēvs, man tas sirds kūst, viņi zina, kā viņu izkausēt. Un es tā kā arī ļaujos tai kausēšanai. Forši, tas taču arī process. Tā arī ir miedarbība, un es par to esmu pateicīgs ārkārtīgi, tieši tā tas arī strādā. Bet vienlaikus mums ir kaut kāda kārtība. Tas veids, kā arī viņam tās finanšu lietas centies ierādīt, ir tieši caur kabatas naudu. Un diezgan agrā vecumā, es domāju, tā ap 10 gadu šķiet vecuma, tā kabatas nauda viņam kļuva tāda jau lielāka. Nevis tikai tur našīšiem, bet tāda kā jau budžetiņš neliels. Un tas uzstādījums bija tieši tā, budžetiņš bija uz mēnesi, nevis uz nedēļu. Tieši ar tādu domu, ka viņas pašas mēģina izplānot, mēģina tikt galā ar savām visām daudzajām iekšējām vēlmēm. Vai iegādāt tas, ko viņas vēlās, kas neietilpst pamatvajadzībās. Protams, ja tas ir apģērba gabals vai vai pārtika, kas tiešām vajadzīga, objektīvi, tas ir ģimenes budžets. Bet, ko tas ir ārpus tā, vai saldumus, vai kāds kosmētikas, kaut kāds tur, atjauninājums, ka tas viņam jāpērk no tā budžeta. Tad plānošana, vēlmju sabalansēšana ar iespējām, un arī kaut kāds krāšanas elements. Piemēram, tur lielāks plāns, tur telefonu gribu savādāk vai ko. Tā ir iespēja pa gadu vai pusotru mēģināt sakrāt. Kuram tur veicās. Tas kā labs avots, par ko parunāt. Jā. Bet, godīgi sakot, ja par kļūdām, tad
visbiežākās bijušas tādas, ka es tā kā kaut ko esmu tomēr kaut ko palīdzējis viņiem nopirkt arī ārpus šī budžeta, kas varbūt tomēr nav pamatvajadzība. Ja? Un tas savā ziņā bišķiņ mazliet bojājot pas to sistēmu. Man ir līdzīgi. Man arī dēlam ir kabatas nauda, kas ir vairāk vai mazāk priekš papildus pirms treniņa, tur aiziet kaut ko apēst vai kaut kā līdzīgi. Un tas, ko es savukārt esmu pamanījusi, kad viņš nevienmēr izmanto to ēšanai, bet viņš, piemēram, izvēlas pirkt dažādus digitālus produktus. Kas ir, piemēram, kaut kādi pirkumi papildus spēlēs vai kaut kādas aplikācijas priekš tas, kas saistīts ar viņa hobijiem, piemēram, fotoapstrādē un varbūt kaut kas saistīts ar auto televīzijas skatīšanos tīklos, kas ir pat tā kā uz ikmēneša abonēšanas rēķina, tad mēs to vienmēr aprunājam, vai tiešām tas ir tā vērts, ka tik liela daļa budžeta, viņš uzskata, ka ir. Tā kā viņam ir iespēja tā kā tajā budžetā tā kā rīkoties, bet no mana viedokļa ir svarīgi, lai viņš pirmkārt pāēd un tā kā to nedara uz savas veselības rēķina. Tas ir jāpieskata un tomēr ir jāizrunā, lai tā atlikšana vai to citu lietu prioritizēšana virs veselības neparādītos šādas problēmas. Tas ko es nezinu, man nav īsti prakse. Es nezinu, vai tev ir prakse kaut tādu, nezinu, ģimenes budžeta jautājumu apspriešanu ar bērniem. Ģimenes budžeta? Tādu lielāku jautājumu, piemēram, tur. Kā tev? Arī man ar saviem bērniem nav īsti. Tā, es domāju, kaut kāda problēma jautājumu, teiksim, kaut kāda izskatīšana. Savukārt, man savā ģimenē ar maniem vecākiem, es atceros, ka pāris reizes bija tāds sarunas, ka vairāk jau, es teiktu, droši informatīvas, ka, ir tā un tā, mums tagad jākrāj tādam mērķim, mēs tad nevarēsim atļauties kaut ko to un to. Un tad vecāki tā kā izskaidroja mazliet to kontekstu, kāpēc tagad mums gadu vai divus tur kaut kas, piemēram, jāsavalk jostas un lieti. Bet jāatzīst, ka man pašam tādas prakses īsti nav. Es vairāk par kādiem principiem esmu kādreiz stāstījis. Nesen bija ļoti laba diskusija ar tīņu meitām arī par to pašu par naudu. Pirmkārt diskusijas pirms sākās to, cik ir vajadzīgs. Mēs tā sākam runāt, bišķiņ tā kā ģimenes kontekstā. Mums ir, cik ģimenei kopumā ir vajadzīgi līdzekļi, lai būtu labi, lai būtu pieteikami. Un tā bija ļoti interesanta diskusija, kā viņām šķiet. Tad mēs sākām skaitīt kopā, tas reālās dzīves, teiksim, tos tēriņus, un viņi saprata, ka tie cipari lielāki krietni lielāki nekā viņām šķiet. Ja mēs pieņemam tādu optimālo modeli, ka tev ir aktīvi, kuri ražo ienākumus, cik jābūt ir aktīviem, lai saražot tos ienākumus, lai ģimenei pietiktu? Manuprāt, skola nav primārā vieta, kur apgūt finanšu pratību. Manuprāt, skolas loma ir pirmkārt tā kā kopējā intelektuālā līmeņa attīstīšana bērniem. Un varbūt tas, kas būtu droši vien svarīgi, ir brīdināt par azartspēļu atkarībām, varbūt panākt to, lai salīdzinoši agrā jaunībā, agrā vecumā bērni neiekristu kādos ātro parādu kredītos, respektīvi varbūt vairāk runāt, nebiedēt, bet runāt, izglītot par to, kas varētu būt fundamentāls kļūdas ilgtermiņā finanšu labklājībā, ko varbūt ģimene īpaši tīņu vecumā varētu pat nepamanīt vai nezināt. Varbūt tas varētu būt kaut kas tāds, par ko varētu runāt, bet, manuprāt, kopējo tādu pratību, es nezinu, vai skola būtu tā, kā tu domā? Manuprāt, skolas galvenais uzdevums ir bērnam iemācīt mācīties, novazāta frāze, bet tiešām un saglabāt prieku mācīties, kas laikam visgrūtākais. Tā kā rakt un kritiski izvērtēt un formulēt savu viedokli, savu skatījumu uz lietām. Tas ir pats galvenais. Un tas sevi automātiski jebkuru dzīves jomu, arī finanses. Bērnu ar laiku veidosies savs viedoklis, savs priekšstats par to,
kas ir veselīgi, kādas veselīgas finanses un kā tās organizēt. Tā ir tā finanšu pratība, protams, viņa rodas ģimenē, un tas ir viņa balstīta ģimenes vērtībās. Un lai kādas viņas arī būtu. Un tas bērns nokopēs tās vērtības, vismaz sākotnēji. Un ja vecāki vēlas un ir gatavi būt apzināti par to jautājumu, viņi, protams, var mēģināt tās pārliecības, veidot tās veselīgas par to, ka izgrozīties ar to, kas ir šobrīd, būt pateicīgam par to, kas ir šobrīd. Tas nenozīmē, ka tev nav dzīvē mērķu vai vīziju, bet spēt tomēr šeit un tagad operēt ar tiem resursiem, kas tev ir šeit un tagad.